Pilsētu mēs nobraucām tā no sirds, ar prieku, ar baudu. Un Jānis gribēja tā ar glanci nobeigt ralli. Man tāda riktīga treniņa sezona, Jānim, jā, nu cik viņa slikti iesākās, tik uz labas notas beidzies. Jānis brauks uz Krieviju ar mācekļiem un pēc tam ir plānots Vācijā rallijas. Ir pārliecības trūkums tādās, teiksim, riskantās, bīstamās vietās, un tad tur arī attiecīgi uz tām vietām tiek zaudēts, bet mums ir maksimālais plāns izpildīts. Nu redzēs, būs, gan jau ka būs. Stūrmans labs, ar šito stūrmanu var braukt kopā. Tas kaut kā bez treniņiem sanāca diezgan labi. Nu, varbūt braukt kaut kādā svešākā teritorijā, tur droši vien būtu grūtāk, tad vajadzētu, jā. Jo normāli jau sastrādāties izdodās pēc kādu 5, es nezinu, 7 ralliem kaut kur tikai, jā, bet mums tādā ziņā daudz labāk gāja. It was okay. We tried to go faster and faster, but after a 1 year break it was, I think, okay, but always want to better. No, yesterday was some problems with car rear brakes and handbrake, but today car was really good, and all problem is me. So long break and no test before rally. The roads were really good, and okay, new co-driver also really good. Jā, prieks, pirmā uzvara vispār mūžā, kas ir rallijā. Gandrīz izpildīja visus starta noteikumus, palika tikai pilsētā viens uzstādījums noturēt savu tempu, bet to es neizdarīju un gandrīz pazaudēju arī to pašu pirmo vietu.